Ceļa būvniecības sabiedrība Igate Rīgas ielas rekonstrukcijas laikā Jēkabpilī radījusi satiksmes drošībai bīstamus apstākļus, tāpēc apsekošanas klātienē secinājuši divi valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa Jēkabpils nodaļas būvinženieri Eduards Grandāns un Jānis Zamuška. Par pārkāpumiem transporta līdzekļu satiksmes regulācijā sūdzējās arī blakus esošās gāzes uzpildes stacijas vadītājs SIA RK galvērs valdes loceklis Gumers Galies Kārovs. Мэр города в лице Салцевича. Jēkabpils pilsētas vadība Leonīda Salceviča personā un administrācija Raita Sirmoviča personā bez jebkādas plānošanas veic ceļa būvniecību Rīgas ielā un rada šķēršļus normālai transporta līdzekļu satiksmei, kādēļ arī iepriekš, piemēram, nācās slēgt tirdzniecības centru Elvi. Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa protokolā rakstīts, ka darbi notiekot neatbilstoši iepriekš saskaņotajai schēmai, numur 6A Rīgas ielā slēgta daļa brauktuves divvirzienu satiksme organizēta ar luksaforu. Kā atzinuši būvinženieri, darbu veikšanas vieta ir pagarināta un luksafors ir pārcelts pirms brīdinošajām ceļazīmēm. Kaut gan schēmā izbraukšana ir aizliegta no vairākiem pieslēgumiem, dabā tas bijis atļauts, līdz ar to izraisot satiksmei bīstamas situācijas, kad transports uz Rīgas ielas var nokļūt kustībai pretējā virzienā, kuru atļauj luksafora zaļais signāls. Pie blakus esošo ielu apsekošanas konstatēts, ka piedāvātā izbraukšanas iela no gāzes uzpildes stacijas neatbilst drošai divvirzienu satiksmei, kā arī smagā transporta kustībai. Virs barjerām un vadstatņiem nav uzstādītas signāla lampiņas, kā tas reglamentēts ministru kabineta noteikumos numur 421. Būvinženieri apsekošanu veica šī gada 1. septembrī laika posmā no 10 līdz 11:30. Uzņēmējs Gumers Galies Kārovs uzskata, ka kārtība satiksmes regulācijā līdz galam nesot arī tagad. Tagad viņi šeit varēja izbūvēt plašāku pieveceļu, izāģējot krūmus, kas aug blakus esošajā privātajā teritorijā. Ir vēl arī cita iespēja – organizēt satiksmi tuvāk sociālajai mājai no otras puses gāzes uzpildes stacijai. Uzskatu, ka risinājumi satiksmes kustībai uz un no Rīgas ielas pieveceļiem bija. Atbildīgās valsts amatpersonas valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļi uzņēmējiem skaidrojušas, ka būvniekiem remontdarbu laikā ir jānodrošina viļņveidīga transporta plūsma. Un ko viņi izdarīja? Neatbilstoši schēmām, uzsveru, ne projektam, bet schēmām. Viņi ir izrakuši, traucējot satiksmi, kā jau tas ierasts tiek darīts visā Jēkabpils pilsētā. Viņiem ceļa labošanas darbus vajadzēja organizēt viļņveidīgi. Tas nozīmē, viena automašīnu kolona piebrauc pie luksafora, bet citi brauc garām. Tādējādi veidotos, ka katrā stāvēšanas vietā mašīnas stāvētu mazāku laika posmu. Valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts ceļa amatpersonas par konstatētajiem apstākļiem informējuši valsts policiju, kuru aicinājuši pret būvdarbu veicējiem ierosināt administratīvo lietu. SIA ceļa būvniecības sabiedrība Igate pārstāvi no intervijas ar Vidusdaugavas televīziju atteicās, vien piebilstot, ka darbi norit atbilstoši vajadzīgajās institūcijās saskaņotajām schēmām.